Militārā policija, virsseržants Zainers Sungals. Atrodamies Kosovā, bāzē Camp Novo Selo, kur pildam multinacionālos pienākumus, multinacionāla militāra polijas uzdevumā. Multinacionāla uzdevumus mēs pildam ne tikai atsevišķi, kas būtu, piemēram, kur atrodas Latvijas nacionālais kontingents, bet mēs to darām visā Kosovā. Mums nav iedalīts rajons, mēs operējam visā Kosovā. Respektīvi, un tie uzdevumi mums ir ikdienas patruļus, dodamies ārā, patrulēt Kosovas ielās, lai uzraudzītu, lai ne tikai Latvijas nācijas karavīri, bet visu nāciju karavīri ievērot ceļu satiksmes noteikumus, lai nepārkāpja kaut kādas pulcēšanās, neiet uz klubiem, ja vēl kaut kur, un lai viss būtu pēc tādiem augstiem standartiem, respektīvi, lai par karavīru nedomātu sliktas domas. Un tad, jā, tie ir tie uzdevumi, ko mēs darām multinacionālās interesēs, tie ir tie ikdienas tādi uzdevumi. Bet paralēli uzdevumi mums viennozīmīgi ir, ja ierodās kaut kāda augsta amatpersona. Protams, mēs pavadam arī augstas amatpersonas, apsargājam, kas varbūt arī saucamais close protection variants, force protections. Tad mēs pavadam militārās kolonas un pa visu Kosovas teritoriju. Un apsargājam arī ikdienā kritisko infrastruktūru. Uzdevumi ir ļoti daudz, un tāpēc arī ļoti esmu ar to apmierināts, kā Latvijas nacionālā kontingenta militārās policijas grupas vecākais, jo nav garlaicīgs ikdienas. Jo atrodoties šeit, tā kā tie uzdevumi tiešām katru dienu ir reti, kad sanāk kādas brīvās dienas, protams, tas ir tāds restart dienas saucamās, tās arī ir vajadzīgi, bet tā ikdiena paiet ļoti piesātināta, līdz ar to nav jāskaita laiks, kad man līdz mājām ir palikuši, nezinu, tur 100 dienas, 150 dienas, vēl kaut ko, jo tās dienas tiešām ir ļoti interesantas. Un arī, neteiksim, ka katra diena ir savādāka, bet, teiksim tā, bieži vien divas vienādas ikdienas nav. Nav bijis tāds motivācijas meklētājs, ka jāmeklē motivācija, kāpēc es šeit esmu, kā es varēšu šos 6 mēnešus izturēt un tā tālāk. To ikdienu jau veidojam mēs paši, un ja mēs paspilgtinam to ikdienu, tad līdz ar to nav tādas kaut kādas, kā jau iepriekš minēju, tādas dienas skaitīšanas, kad man līdz mājām palikuši 50 dienas, un man ir viņas grūti jānolauž un tā tālāk. Nē, tā kā mums tā ikdiena ir interesanta, mēs paši paspilgtinam sev šeit ikdienu, tad ar kolēģiem jau esam pārunājuši, ka mēs, vismaz es un arī kolēģi arī ir teikuši un atsaukušies to, ka dēļ tās interesantās ikdienas mēs būtu gatavi šeit mierīgi vēl 6 mēneši aizbraukt mājās atvaļinājumā uz 2 nedēļām un iet otrajā termiņā iekšā vispār bez problēmām. Tie ikdienas izaicinājumi nebija un nav, tāpēc ka, respektīvi, mēs jau sākotnēji atbraucot šeit Advance partijā, mēs ar kontingentu komandieru un kontingentu virsseržantu jau izrunājām, kā mēs strādāsim, kā militārā policija ikdienā strādā, un mēs uzlikām ļoti stingrus uzsvarus uz mūsu darbu. Un līdz ar to mums nebija nekādas problēmas ar kaut kādiem uzdevumu izpildēm, jeb izaicinājumiem, jo karavīriem tika pateikts, ka otrās iespējas šeit nebūs. Šeit ir, tu esi atbraucis uz 6 mēnešiem, un tie 6 mēneši jāpavad vienkārši skaisti. Un līdz ar to neveidojās nekādi izaicinājumi. Mēs labi zinām, ka nebūs tā, ka viss būs ideāli. Protams, būs kaut kādi, nezinu, precedenti, vai tie būs road traffic accidenti, vai tas būs, nezinu, ātruma pārkāpums, aizmāršība, vēl kaut kas, jeb nozaudēta apliecība un tā tālāk. Mēs visi esam cilvēki, mēs visi kļūdamies. Nekļūdās tas, kas neko nedara. Un, respektīvi, ja tu atnāci, atzīsti savu vainu, ka tu to esi izdarījis un, kad jā, gadījās vai nu pārkāpt ātrumu, vai nu pazaudēt aizmāršības, tur, nezinu, dienesta apliecība vai vēl kaut ko, visi mēs esam saprotoši, visiem tas var gadīties. Jautājums ir, kā tu to pasniedz. Ja tu to jau atnāci pašā saknē un sāci teikt, ka, nezinu, meklēt kaut kādas muļķīgas atrunas, nu tad automātiski es jau to nolasu un redzu, jo uz ceļa tieši tas pats variants ir, mēs apstādinam. Mēs jau sākotnēji tā saruna mums veidojas ar to šoferi, tādā intervijā, es viņu intervēju, kāpēc pārkāpt, kur tu steidzies, kas ir tik svarīgs, un kad tu nevarēji braukt, nezinu, atļautajā ātrumā. Un tad jau veidojās tā savstarpējā komunikācija. Ja es redzu, ka viņš ir bravūrīgs un tā tālāk, tad es saprotu, šeit nav, tu esi pārkāpis visu, man ir visi saucamie ieroči, lai tevi sodītu, bet tas jau nav mans pamatprincips. Man pamatprincips ir darīt tā, lai tu nākošais nepārkāpt, un tad pašā laikā tu nodod to ziņu saviem kolēģiem,
tur ir tā militārā policija ir forša, kad veidojās jau tā savstarpējā kaut kāda sinerģija, respektīvi, jo mums jau kaut kādā brīdī var nākties strādāt ikdienā ar viņiem kopā. Un bieži vien tā arī ir, kad ikdienā mēs pie mierīgām situācijām mēs uzraugam, lai viņi nepārkāp šādas noteikumus, bet tad, kad veidojās kaut kādi ir vai nu protestu vēl kaut kas, tad jau mums plec pie plece ar viņiem jāstrādā, jo respektīvi ir kaut kāda pūļu kontrola, viņi savāca aizturētos vēl kaut ko, viņi nodod mums, un tā jau veidojās tā sinerģija, un tā, ka mums ir jāatrod tas balans. Viss veidojās savstarpējā komunikācijā. Ja savstarpējā komunikācija ir pozitīva un uz pozitīvu iznākumu mērs, tad ar to vispār problēmas nav nekādas.